kausis uztaisītam. Ziemassvētkiem gatavu? Čau! Sveicins decembrī. Decembra vidus. Un šis ir mans pirmais Ziemassvētku tematikas video. Tad jau redzēs, ka tas nav pēdējais. Jā, labi, gribēju noteikti vairāk, bet par vlogmām vispār nerunāsim, ja tās vēl līdz tām es neesmu izaugusi. Bet jebkurā gadījumā gribēju šito izlaist un parādīt, jo man ir diezgan īpašs adventas kalendārs šogad, kuru, gribēju jums parādīt. Un tas ir lūk šāds Novitas adītājas adventas kalendārs. Jeb Knitter's Advent Calendar. Kā es par šitādu uzzināju? Ne jau nu pati. Pati es nekad neko nezinu. Šito man sikspārne vienu dienu atsūta linku, jo principā līdz pašām novembra beigām es biju pilnībā apņēmusies, neapņēmusies, tās vienkārši sakrita lietas, ka man nebūs advents kalendāra, līdz ar to nebūs man video, nebūs man vlogmas, nebūs man nekā. Bet beigās izrādās, ka man ir 2 advents kalendāri, jo man ir mazs rūķītis un cits rūķītis, kas man liek, pamudina mani pirkt dažādas lietas. Tātad, neko nepastāstīju, man liekas. Sikspārne, man kaut kur novembra vidū beigās, jau pie beigām, atsūta linku, ka Novitā ir iznācis šitāds kalendārs. Nē, es īsti zināju, kas ir tajā advents kalendārā iekšā, jo vairāk par virsrakstu es jau nelasu. Man pietiek ar Knitter's Advent Calendar un tāds, zvaigznītes acu vietā un gribas. Bet es vēl ilgi kaulēju, domāju, vajag man vai nevajag, jo kompānija ir Norvēģu. Nē, kurš tagad galīgi mūdu? Somu. No Somijas. Un man bija bail, ka, lai vai kas tur ir iekšā, tieši vai netieši būs somu valodā, un tad man būs, tad es būšu dimbā. Cena bija, man liekas, 109 eiro, un beigās es to tomēr nopirku. Un esmu ļoti priecīga, jo kaut ko šitik varenu es nebiju gaidījusi. Es nebiju gaidījusi tik lielu kasti, es nebiju gaidījusi tik labas kvalitātes kasti. Tā kā esmu priecīga. Tagad, ko mēs darīsim, ir es ielikšu klipiņu ar to, kā es atpakoju 12 lodziņus, 12 kastītes, vienu pēc otras. Un tad šodienas 13. mēs atvērsim pēc tam kopā tagad. Te un tagad. Sarunāts?
advente atpakota. Nu, kā jums patika? Man jau baigi patika. Nu, joprojām patika. Tā kā jā, šodien ir 13. decembris. Varam vaļā. Atveram. Atrodam 13. kastīti. Sniegt pārsniņas. Un šodien mums ir vienkārši satīta dzija. Uz kartona gabaliņa. Tā ir tā pati dzija viola, jo es pieņemu, ka to vajadzēs pavisam mazliet. Vot, nu, to mēs liekam apakaļ iekšā, lai jau stāv. Un liekam kastīti arī iekšā, jo man šausmīgi patīk šis izkārtojums. Nu, vienkārši. Tā, pirmā lieta, ko es gribu par šo kasti arī pateikt, ir tā smaržo dievīgi. Nu, labi, nav nekas traki brīnišķīgs, bet tā nesmaržo pēc kartona, kā reizēm kastes var smaržot un smirdēt. Nav kā katram tas ir specifiski. Vai pēc kaut kādas tur krāsas, tušas, es nezinu, printēšanas, kaut kā, vai līmes, vai pat, ja tā ir dzija, tad pēc aitām vai kūts, vai vēl pēc kaut kā, vai plasmasas, ne pēc kā, kas ir tā kā mazliet pieņemts ar visādām kastēm, lai būtu nopērts, tad vienmēr būs tā. Es nezinu, vai te ir kaut kurā no kastītēm varbūt ziepju gabaliņš, vai kaut kāds krēms, vai svece. To es vēl nezinu, man vēl ir priekšā 11 durtiņas. Bet tas iespējams ir tādēļ, bet ja tur nekā nav, tad kompānija ir parūpējusies par to, ka atverot to kasti, tev ir patīk ļoti, ļoti maigs, nav pārspīlēts, pavisam tāds ļoti tāds gaisīga, smaržīga smaržiņa, kas atnāk uzvirmo gaisā. Manuprāt, tas ir vienkārši super.
jāpolga pastaigā, man tur uz nagus baigi vajag fonā. Uz lamināta. Tātad, jā. Nu, kroči, tā. Es vairs nemāku filmēt, nemāku neko stāstīt un rādīt. Kā jau redzējāt, pirmajā lodziņā, pirmajā dienā mēs tikām, es tiku pie apraksta garajām rakstainajām zeķēm. Nemelošu, ieraugot to, dūša saskrēja papēžos, pakaļā, vēl visur citur, jo nu, tāda izmēra darbu es vēl nekad nebiju tā kā uzņēmusies un vispār nezināju, ka kādreiz arī uzņemšos. Bet es tomēr esmu saņēmusies tās, nu, vismaz iesākt. Varbūt līdz nākamajam Ziemassvētkiem pabeigšu. Bet tagad man ir projektiņš, kas dzīvo šajā somiņā. Somiņa ir pietiekoši vienkārša. Nu, sašūts ir pietiekami akurāti. Bet, nu jā, ar laiku es domāju, ka te viss gan jau sāks irt. Un tā jau diezgan tāda paplāna un vienkārša. Bet nu, zīmējumiņš ir smuks virsū, ir pietiekami ok. Jā, sāksim. Tad reku vēlreiz ir tas aprakstīņš. Tur nāca viens ir aprakstīņš, kur bija sākumā visas iespējamās valodas, pieņemu, ka somu, igauņu, tur norvēģu vēl kaut kāda, bet ļoti veiksmīgi. Pēdējās 2 lapiņas ir arī angliski, tā ka viss ir diezgan iespējams. Un otrais ir buklets ar visiem rakstiņiem. Un, kad es šito visu ieraudzīju, nu tad es tā mazliet apdomāju, vai man bija pareizais lēmums izdarīt nopērkot šo kasti. Bet labi, kā tur saka, acis darba izbijās, rokas nē, nu, sāku. Varam parunāt mazliet par dzijām arī. Tātad, nu, Novita man principā, kā zeķu dzija, patīk bez gala. Man tas ir pēdējo gadu favorīts. Vienīgā, laikam, zeķu dzija, ko es īstenībā arī lietoju. Un jā, es varu tikai un vienīgi dziedāt slavas dziesmas. Ja nu kādam vajag labu zeķu dziju, Novita ir jūsu draugs. Ar šito, ko viņu sauc? Ko viņu sauc? Man vajadzēja sagatavot tieši tā raidījumu. Nu, šito tieši dziju ficīti, tā ir no kategorijas, nē, ārprāt, nu kā var visus vārdus aizmirst. Nu, respektīvi, viola. Kaut arī mammas laiku gribējās voila teikt, un tad es tā, kad pat ar sevi baigi runāju, tad es saku voila, nevis viola. Kaut arī, kas to lai zina, kā tas ir patiesībā. Man ir 2 krāsiņas. 10. un 548. Neprasiet, kura bija kura. To video, man liekas, varēja redzēt. Bet, jā, es esmu iesākusi. Ups, te kaut kas nogāja greizi. Projām noiet greizi, un tie mani mati. Bet jā, re, kur ir? Man ir iesākta zeķīte. Es esmu izdarījusi raksta daļu, un esmu izdarījusi raksta daļu un valnīti, nē, ko? Esmu uzadījusi valnīša raksta daļu, jo viss pārējais arī ir rakstā. Un tagad mans plāns ir iesākt otru zeķi arī tajā pat laikā. Jo man ir aizdomas, ka ja es uzadīšu pilnībā vienu zeķi, tad otru sākt
respektīvi viena zeķe, un sākt otru atkal no sākuma, man iespējams nepietiks pacietības un apņemšanās. Un varbūt tas kļūs par nekad nepabeigtu projektu. Tāpēc man ir doma tagad šo pārlikt uz aukliņas un iesākt nākamo. Jo sarkano es esmu pabeigusi, sarkanā dzija man ir nogriezta. Bet par laimi baltās man ir 2 fices. Es nezinu, vai tas bija tā domāts viņiem no sākta gala, vai te es atklāju ar Ameriku. Bet, jā, es mēģināšu kaut kādā veidā bīdīt tās zeķes uz priekšu. Un tad man ir cerība, ka man tas izdosies. Tā jau, principā, neizskatās tās zeķes, tik sarežģītas. Ja mēs ņemam katru rakstu vienkārši tā kā atsevišķu, it kā ir ok, it kā ir izdarāms, bet, kad tu skaties uz visu kopainu, tad ir mazliet biedējuši. Tā kā jā, mazliet biedējoši bija arī ieraudzīt, kā man bija jāuzmet 100 valdziņi. 100 valdziņus es vēl nekad neesmu zeķēm metusi, bet es arī neesmu nekad adījusi rakstainas zeķes. Bet, it kā nemaz tik liels neizskatās. Ikri man arī nav tā kā tie lielākie, varbūt beigās nāksies te kaut ko gumiju iesiet, bet laiks rādīs. Adatas, kas tika komplektiņā, ir ok, nav nekas traki īpašs. Man liekas, viņas tādas ar teflonu kaut kādu pārklātas, metāla. Un metāla adatas man nav, principā, mīļākais adatu materiāls, jo es esmu ļoti vaļīga adītāja. Un pa metālu viss slīd daudz vairāk, bet šajā gadījumā es izlēmu tomēr adīt ar to, kas man tika iedots. Adatu izmērs ir 2,5, kas arī principā nav mans izmērs parastajām 4-kārtīgajām zeķītēm, jo šeit mums ir 50 grami 200 metri vai 100 grami 400 metri. Jā. Ar tām es parasti, ja es adītu vienkrāsainas zeķes ar šo dzīvi, mans adatu izmērs būtu 2 mm. Arī ar 5 adatām zeķes adu es retāk, jo man patīk manas mazās apaļadatiņas. Varbūt esat piefiksējuši, ko es adu parasti. Bet šoreiz atkal man tas laikam neizdosies kādu laiku, jo, 100 valdziņus tām, man liekas, nesalīdīs. Man tur knapi salīda 18x4, cik tas ir. Cik ir, tik man knapi salīda. Tā kā jā, 100, ja 25 valdziņus uz kāds adats, es nedomāju, ka man tas viss ielīdīs. Un plusā vēl raksts. Tā kā jā, izlēmu tomēr palikt pie 4 vai 5 adatām. Vot. Tā kā tā. Maziņš procesiņš. Progresiņš. Bet uz to brīdī esmu priecīga. Tā kā jā, es ceru nofilmēt arī otro daļu šim video, kur es pabeigšu atsaiņot kastītes. Un ceru, man būs lielāks procesa darbiņš, ko atrādīt nākamreiz. Bet, ja arī jums pēkšņi sagribējās nopirkt šo kasti, jo, principā,
redz, pat es nesāku ar 1. decembri, nav jau tas tā kā akmenī iekalt, ka to obligāti to vajag darīt katru dienu. Šobrīd vēl, man liekas, daži ir pieejami viņu mājaslapā, un tam šobrīd ir atlaide, un man liekas, tam cena ir kaut kur 75 eiro. Nu, nezinu. Katram savus iespējas, katram savus izvērtē, vai tas ir vajadzīgs vai nē. Bet, jā, es ielikšu linku apakšā kastītē un turpināšu sāņot savu vaļā, turpināšu kustināt to zeķi, un tad nākamajā video tad parādīšu visu pārējo. Varbūt būs arī cits video par kaut ko citu, bet es neko nesolu. Lai jums jauks decembris un Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Līdz nākamajai reizei. Tā!